Daudz iebrauc arī šo cilvēku, un daudz no viņiem arī ir tādi, kas tikai pastrādā šeit un dodas prom, bet tie, kas ir uz palikšanu, man liekas, ka tur gan tā iedzīvošanās ir ļoti laba un tā uzņemšana. Bet es varu piebilst. Es esmu iebraukusi šeit ļoti sen, un tā iedzīvošanās man pat tajā laikā kā skolniekam bija ļoti sarežģīta. Jo tagad iebrauc šeit, un tev ir nevis kartupeļi, bet buļbas un viss pārējais, un katra otrā ir līga. Tad tev ir tā pieņemšana sava, un pēc tam, kamēr tevi pieņems, ja? Un tad tas nav tik vienkārši, kā tā vienkārši no mums pateikt. Bet ir ok, pēc tam jau ir ļoti forši, tad katrs ir savējais jau. Mūsu zālē patreiz ir cilvēks, kurš ir salīdzinoši nesen ienācis Līvānos un sāka nākt mums uz biblioteku, bet mēs ļoti ātri sapratām, ka viņi ir līvānieši. Es zinu, no kurienes viņi ir atnākuši uz Līvāniem, bet man liekas, ka viņi jau ir te tā iekļaujušies, iedzīvojušies, kad viņi ir līvānieši jau, viņi vienkārši nejauši bija aizgājuši uz Valmieras padzīvot. Es tik ļoti, kā es jūtos Līvāniete, es laikam nekur citur neesmu jutusies, un mana dzimtā pilsēta ir Limbaža, bet man ir sajūta, ka Līvāna ir mana dzimtā pilsēta, jo tad, kad mēs 22. gadā atbraucām, man bija sajūta, ka es esmu atgriezusies mājās, un es vienkārši reiz iemīlējos Līvānos, un es šeit jūtos kā mājās, un man rūp katrs kvadrātmetrs un vispār un cilvēki, un jā, tas tā brīnumaini, bet ir tas, ko Dāvids teica. Man bija tā, ka pārcēlāmies, un es tik ļoti iemīļoju šo vietu uzreiz, bet man tā gribējās ar visiem draudzēties, bet ir tā, ka nav tā, ka viss uzreiz draudzēsies. Nav tā, viņi vispirms novērtē. Tas tiešām tā ir. Un paiet laiks, kamēr tu esi pieņemts, kamēr tu kļūsti aizvien vairāk kā savējais. Bet, lai kļūtu tiešām kā draugs, es domāju, tam droši vien vēl lielāks laiks, bet tas jau, ka uzticās un pieņem un faktiski sauc par savējo, tas jau ir ļoti daudz. Man augustā tikai 20 gadi paliks, kopš es esmu līvāniete. Un man jāsaka paldies līvāniešiem. Mani pieņēma uzreiz. Un daži jau ir aizmirsuši, ka es vispār esmu tikai nesena. Tā kā paldies līvāniem un līvāniešiem. Viņi ir ļoti jauki. Līvāni būs tik tālu vai tik stipri, cik vispār būs Latvija. Tālu un tik stipri tikusi. Un es ceru, ka mēs nebūsim tā saujiņa, Latvijā tā saujiņa palikusi, bet mēs būsim vismaz tie 1,5 miljoni vai vismaz 1,7. To, ka mazliet, to, ka mainīsies tehnoloģijas, viss tas būs fundamentāls, to es tā kā pieņemu, bet pats svarīgākais, ko man gribētos, lai te ir latviešu valoda, lai te ir demokrātija un tās visas brīvības, ko mēs baudām. Un ja mēs patiesībā saglabāsim tās lietas, tad jau tur pārējā tā infrastruktūra vai mašīnas brauks, vai viņas planēs, vai viņas, pa Daugavu peldēs. Tas jau ir maz svarīgi īstenībā, jo viss mūsu esot šeit, un arī mūsu satversmēs, es tādos noskatu, bet tomēr, kāds ir pirmie divi vārdi Latvijas satversmē, Latvija ir. Un īstenībā te arī varētu likt punktu, ja Latvija ir, tad ir Līvāni un ir viss pārējais. Un mēs varam būt ļoti laimīgi, un es ceru, ka pēc tiem 100 gadiem tā arī būs, ka te būs... Ka būs maz bērni? Es jau grūti izskaitīt, kura paudze tur varētu jau būt, pēc tā mainības. Bet es ceru, ka tie būs līvānieši vai Līvānu iedzīvotāji vismaz. Arī un droši vien uzkrājuši pieredzi kaut kur citur, jo arī tas mūs padarīs vēl tādus mobilākus. Mēs kļūstam jau tagad esam kosmopolīti, bet pēc gadiem 100 es droši vien domāju, ka nebūs vispār nekādas problēmas tur aizlidot uz Ameriku un atlidot un būt visur klātesamiem. Jo es arī nesen biju Briselē, un ziniet, tas ir tāds varbūt paradoxāli, ja tu no Rīgas lido līdz Briselē nokļūt ir ātrāk nekā līdz Līvāniem.
Un tas attālums ir ļoti relatīvs mūsu šodienas. Tas līvānis, vai tad, ja tas ir starptautiski, tad tev jāizstāv no tās intereses, vai tad, kad tas ir vietā, visbiežāk mēs runājam par to, ko vajag izdarīt, vai kā vēl pietrūkst un tā. Līdz ar to es ļoti esmu profesionalizējis līvānis, laikam jāsaka tā, un savādāk jau arī nevarētu būt. Un varbūt tāpēc labi svētki, jo te ļauj atiet no tiem līvāniem, bet arī mums, kad brauc te ministrijas un viesi, viņi vienmēr, tā, ziniet, saka, jums jau līvānos ir labi, tur Latgalē, tālāk, tur ir tā grūtāk, bet jums jau tā kā ir labi. Un, protams, ka es domāju, mums nav slikti, bet mums ir arī daudz, kur vēl kāpt uz augšu un ko darīt. Un arī es domāju, ka tas galīgi, tas, ka mums kaut kas vienā vietā ir labāk, vēl nenozīmē, ka visās. Līdz ar to, tas vārds, jā, uz to brīdi, ziniet, tas ir tā kā tāds klikšķis, ja, ka kaut kas ir jāieslēdzas un jādomā par to vietas vajadzību vairāk. Par to emocionālo pusi uz to brīdi mazliet mazāk. Atskanēja frāze, kā līvāniem pietrūkst. Kas ir tas, kas pietrūkst? Patreiz uz doto brīdi. Mājokļi. Jauni, labi iekārtoti, vecie, energoefektivizēti. Tas ir, es domāju, kas mums ļoti pietrūkst, ļoti praktiska lieta, kuras mums pietrūkst. Un otrā lieta, es domāju, kas diemžēl ir tāda daudz plašāka, bet mums vienkārši pietrūkst cilvēku. Lai cik tas izskanētu, jo, es, piemēram, mēs daudz liekam, tur to budžetu vai visu, un saprotiet, viss mums būtu, es teiktu, tā kā pa dieciņu ietu. Ja mums būtu 2000 vairāk cilvēku, 3000, pa Rīgas ielu var aiziet līdz Turkiem, Rudzātiem, Rožupei sutriem, apgriezties Jersikā un noķert līvānus atkal aiz jostas. Tik tuvu mēs esam vienas ielas garumā, 1000 ļaužu platumā. Valoda kokā arī eiropiešu valoda atzarojas ļoti. Jā, tāpēc ir visi tie zinātniskie nosaukumi. Mana galviņa vairs to netur. Bet, teiksim, tas vispārīgais, kad tas visu pieauga. Tad man ir, teiksim, vēl pēc tam